Sveicināti! Mēs turpinam un šodien apskatīsim, kā pareizi lasīt angļu valodā. Parasti šī tēma ir viena no galvenajām tēmām, un vienmēr mani skolēni jautā: Jūlija, kā ir pareizi jālasa šis vārds? Un tagad šodien tiksim skaidrībā, kā tad pareizi. Es gribētu uzsvērt, ka šīs dienas nodarbībā mēs apskatīsim tādas galvenās sadaļas, galvenās lietas, kuram ir jāpievērš uzmanība. Jo, protams, angļu valodā ir ļoti daudz arī izņēmumu, par tiem tik daudz šodien nerunāsim. Mēģināsim apskatīt kopumā. Tad no sākuma mēs runāsim par patskaņiem zilbēs, uz kurām krīt uzsvars. Tad arī par patskaņiem tajās zilbēs, uz kuriem nekrīt uzsvars. Tad arī runāsim par piedekļiem bez uzsvara, kā pareizi lasīt līdzskaņus, un arī apskatīsim dažus savienojumus, kuriem ir jāpievērš uzmanība, un apskatīsim, kā tos pareizi lasīt. Un mēs sāksim ar alfabetu, un no sākuma izlasīsim visas burtus un skaņas, kādas ir alfabetā. Tātad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Un šeit mēs redzam, ka angļu valodā ir 6 patskaņi. A, E, O, I, U and Y. Un no sākuma mēs runāsim par visiem šiem patskaņiem tajās zilbēs, uz kuriem uzsvars krīt. Piemēram, paņemsim vārdu interesting. Šeit mēs redzam vairākas zilbes, bet uzsvars krīt uz pirmo. Interesting. Tad šajā gadījumā, un pirmais, par ko mēs runāsim, tad par zilbēm, uz kurām uzsvars krīt. Tad šajā gadījumā mēs runāsim par šo te I, kas ir zem uzsvara. Un mēs sāksim ar to, ka apskatīsim, kādi ir zilbju veidi vai tipi angļu valodā. Un pirmais tips ir tā saucamā atvērtā zilbe. Tad beigās šai zilbai būs patskanis. Piemēram, vārdos he and go, kite, pirmā zilbe šajā gadījumā, ir atvērtās zilbes. Nākamais tips ir slēgtā zilbe. Tad beidzās ar patskani. Piemēram, vārds cat, pen, sit. Mēs redzam, ka šajos vārdos patskanis, kas ir, uz kuru ir uzsvars, ir slēgtā zilbē. Trešais tips ir patskanis plus burts R, piemēram, vārdā car. Un patskanis plus RE, tad beigās ir re, piemēram, care, fire. Un pirmais patskanis, ar kuru sāksim, būs A. Tad atceramies, tad izrunājam tā kā alfabetā. Piemēram, vārdos name, cake and plane mēs dzirdēsim burtu E. Ja zilbe ir slēgta, mums ir skaņa E, platais E. Piemēram, fat, apple. Ja tas ir patskanis plus burts R, mēs tā kā velkam burtu A, skaņu A. Piemēram, far, dog. Un ja tas ir ceturtais tips, jeb patskanis plus RI, tad parādās mums diftongs. Latviski tas ir kaut kas līdzīgs diftongam ea. Tā varētu būt care, fair. Nākamais patskanis ir I. Ja tā ir atvērtā zilbe, lasam kā alfabētā. Nedaudz pavelkam I, piemēram, me, Chinese. Ja zilbe ir slēgta, tad tā ir īsa skaņa E. Piemēram, let, pet.
Ja tas ir trešais tips, mums parādās tad patskanis plus burts R, tad parādās tāda skaņa kā piemēram, verb, German. Un ja ir patskanis plus RE, mums parādās diftongs, kaut kas līdzīgs IA, piemēram, here, sphere. Nākamais burts ir O. Diezgan vienkārši ar šo skaņu. Ja zilbe ir atvērta, tad lasam kā alfabētā O, piemēram, home, go. Ja zilbe ir slēgta, tad tā ir īsa skaņa O. Kaut kas starp A un O, ja, piemēram, jūs par kaut ko brīnītos. O, ja? Got, screenshot. Trešais tips, tad ar burtu R mums atceramies, ir jāpavelk. Tad sakam horse, sport. Un pēdējais ceturtais tips ir līdzīgi kā trešais, tad ir jāpavelk. Before, more. Nākamais burts I. Tad līdzīgi kā alfabētā atvērtajā zilbē. Tad file, idea. Slēgtā zilbe ir īsā skaņa I. Piemēram, fit, hit. Ja tas ir trešais tips, patskanis un tad seko burts R, mums ir tā skaņa piemēram, bird, girl. Un ja ir patskanis plus RE, šajā gadījumā ir tā triftungs, ja, tāds eye, piemēram, fire, desire. Nākamais burts U. Apskatīsim. Tad atvērtā zilbē U. YouTube, computer. Ja ir slēgtā zilbe, tad tāda skaņa A, diezgan īsa. Lunch, umbrella. Ja ir patskanis plus burts R, tad atkal šī skaņa piemēram, hurt, turkey. Un trešais tips mums parādās diftongs, tāds kā jo, piemēram, pure, bet dažos gadījumos tas var būt vienkārši skaņa piemēram, measure. Un pēdējais patskanis ir Y. Tad atvērtajā zilbē mums nav problēma, mēs lasām Y, cry. Ja zilbe ir slēgta, tad atkal mums ir īsa skaņa I. Syllable, system. Ja ir patskanis plus burts R, atkal skaņa piemēram, circle. Un trešais tips, patskanis plus RE, mēs lasam kā aya, piemēram, tire, liar. Un tagad mēs apskatīsim tādus patskaņus, kas savienojās, veido skaņu. Piemēram, divi burti O, jeb divi O, mums dod skaņu U. Let's cook some food. Let's cook some food. Piemēram, divi burti I, mums dod garu skaņu I. I need to sweep the street 3 times a week to keep it clean. I need to sweep the street 3 times a week to keep it clean. Burtu savienojums IW dod mums skaņu U, piemēram, new, nephew. Savienojums EA dod skaņu I, piemēram, tea, read. Savienojumā ar burtu R, IR, UR, ER dos mums skaņu piemēram, burn, her. AL dos skaņu O, kas ir jāpavelk, piemēram, all, call. Un savienojums GH vispār netiek lasīts. Mēs to varam redzēt tādos vārdos kā eight, night. Es gribētu uzsvert, ka, protams, ne visos gadījumos tā notiek, jo mēs zinām, ka angļu valodā ir ļoti daudz izņēmumu, bet tagad apskatīsim tādu kā sistēmu, pēc kuras mēs arī varam vadīties, lasot. Tad pārsvarā tās zilbes, kuras ir
bez uzsvara vai uz kuriem netiek likts uzsvars, mēs tās varam izrunāt ar skaņām e vai i. Tad apskatīsim gadījumus. Pirmais, tad, kad šajā zilbē ir skaņas, ja patskaņi a, o, u. Piemēram, apskatīsim vārdu possession. Mums ir zilbe, uz kuru tiek likts uzsvars ar burtu ai, tad šis te si, ja, position, un mums zilbe po, ja, tad šī zilbe ir brīva no uzsvara, līdz ar to mums ir jālasa kā e, possession. Līdzīgi ar vārdu a word, ja, uzsvars ir uz burtu o, un e mums paliek kā skaņa e. A word. Arī pats burts i pārsvarā tad, kad atrodas tajā vārda otrajā daļā, kā mūsu piemērā, interesting. Ja? Šis divas skaņas būs kā e. Interesting. Un otrais variants, kā mēs varam lasīt, ir šī te skaņa i. Nu, pirmkārt, protams, pati skaņa i, burts i, tad, kad ir vārda pirmajā daļā, piemēram, defend. Ja, uzsvars ir uz end, tad šī zilbe di mums ir brīva. Ja, un tāda arī lasam defend. Vai arī tad, ja tas ir zilbes ar patskaņiem y and I, piemēram, music, army. Tagad apskatīsim tādus piedekļus, kuri mums arī bieži vien paliek bez uzsvara, bet ir svarīgi saprast, kā tos lasīt. Un pirmais ir tas, kas beidzās ar tien. Ja? Tad latviski tas skanētu, būtu skaņa šn, piemēram, information, station. Parasti tie ir tie vārdi, kas mums latviešu valodā ir ar galotni cija. Informācija, stacija un tā tālāk. Līdzīgi notiek ar tādu galotni sien, ja, arī lasam kā šn, piemēram, permission. Un arī tādu kā cian mēs lasam kā skaņu šn, piemēram, politician, musician. Tad visi šie savienojumi tiek lasīti kā skaņa šn. Nākamais savienojums t-u-r-e kā skaņa č. Piemēram, picture, nature. Arī savienojums c-u-r-e būs skaņa ž. Piemēram, leisure, treasure. Tādi piedekļi kā ir, or, ar ir skaņa e, piemēram, teacher, doctor. Un arī ous arī ir skaņa e, piemēram, curious, famous. Un šeit mums beidzās daļa par patskaņiem, un tagad runāsim par līdzskaņiem. Līdzskaņus lasīt ir krietni vienkāršāk, nav tik daudz noteikumu, bet pirmos apskatīsim nevis alfabēta kārtībā, bet divus, kuri uzvedās līdzīgi. Ja? Un apskatīsim burtu G and C. Noteikums ir tāds, ka lasīšana mainās atkarībā no tā, kāds burts tam seko. Nu, piemēram, ja tam ir I, Y, burts G, tiek lasīts kā skaņa dž. Piemēram, gym, change. Visos pārējos gadījumos šo lasam kā skaņu g. It īpaši teikuma beigās. Piemēram, big, go. Runājot par burtu C, tad skaņa S, tad, kad ir zilbe ar patskaņiem I, Y, piemēram, nice, sell, city. Visos pārējos gadījumos kā skaņa K, piemēram, come, cake. Un
Un tagad ņemsim alfabēta kārtībā pārējos burtus. Tie, kuri tiek lasīti līdzīgi kā alfabētā. B. Football. Brother. D. Doll. Driver. F. 5. Father. H. House. Horse. Šeit gribētu pievērst uzmanību, ka šo burtu izrunājam diezgan mīksti, tā kā izelpa. House. Horse. Bet tie vārdi, kuri ir, nāk angļu valodā no franču valodas, tur lasam savādāk, tur šo burtu vispār nelasam. Piemēram, hour. J. Jam. Just. K. Kitchen. Lake. L. Like. Plate. M. Monkey. Him. N. Nut. Can. P. Pilot. Hope. Q. Q lasam kā skaņu K. Queen. Quiz. R. River. Roof. S. Salt. Glass. Starp patskaņiem, kad mēs redzam šo burtu, mēs viņu izrunājam kā skaņu Z. Piemēram, vārdā please. Ja, dzirdam, ka tur ir skaņa Z. Tādi vēl varbūt piemēri kā those, these un tā tālāk. T. Table. Belt. V. Level. Very. Burts W mēs viņu izrunājam kā skaņu W. W. Way. Wonder. Šeit es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka šim burtam ir ļoti daudz noteikumu, kā ir jālasa. Apskatīsim dažus gadījumus. Piemēram, ja mēs redzam savienojumus tādus kā who, whose, tad redzam, ka vispār neizrunājam burtu W. Bet jautājuma vārdos tādos kā what, where, mēs neizrunājam burtu H. Vārdā right, atkal neizrunājam pirmo W, bet citā vārdā tādā kā white, atkal H neizrunājam. Šeit es jums iesaku vienkārši šos vārdus mācīties, nekas cits mums neatliek. Burts X dot mums skaņu X. Box. Next. And Z, tā arī skan zone, zoo. Un nobeigumā parunāsim par citiem savienojumiem, tad līdzskaņu savienojumiem. Savienojums CH dot mums skaņu Č, piemēram, vārdā children. Bet ja šis vārds nāk no franču valodas, tad tas skanēs kā burts Š, piemēram, champagne. Jā, un ja tas nāk no grieķu valodas, tad mēs lasīsim kā skaņu K, chemistry. Savienojums CH dot mums skaņu Š, piemēram, show, fishing. Savienojums TH dažreiz ir kā ļoti klusa skaņa D, piemēram, theater, vai arī skaļāk the, there, there. Savienojums PH dot mums skaņu F, phone, graphic. Savienojumā MB netiek lasīta skaņa B vai burts B. Tad mēs sakam climb, lamb. Līdzīgi notiek ar MN. Lasam tikai M. Autumn. CK dot vienkārši skaņu K. Stick. Savienojums AU dot skaņu O, piemēram, August. NG dot tādu ļoti garu skaņu N, bet šī skaņa nāk tā kā nedaudz degunā. Piemēram, song, emon.
kā iepriekš minēju, tad savienojums WR, tur nelasam to pirmo W. Sanāk tā, wrong. Un vēl viens savienojums, ko šodien apskatīsim, ir KN. Dod mums skaņu N. Īpaši mēs redzam, ja šajos vārdos, kur arī bieži pieļauj kļūdas, un tad vārda sākumā. KN dod vienkārši skaņu N. Knife, knee, no. Tagad es jums piedāvāju pašiem izlasīt tekstu, pamatojoties uz tiem noteikumiem, ko mēs apskatījām, uzlikt pauzi un pēc tam noklausīties, kā to tekstu izlasīšu es. Un tagad izlasīsim lēni un kopā. How are you? I'm fine. I'm at home, of course, because of lockdown. I started my engineering course at Manchester University last year, but I'm not there now. I went to Manchester in October and stayed in a student accommodation. We had lectures in the lecture rooms for 3 weeks, but after that we had to stay in our accommodation because of COVID-19. I studied by computer. I wanted to go out to bars and join a basketball team, but I couldn't. Luckily, there were some cool students in my accommodation. I made some good friends and we had cool parties. Tas ir viss šodien. Šajā nodarbībā mēs apskatījām, kā pareizi lasīt patskaņus un līdzskaņus un arī dažus savienojumus angļu valodā. Un ceru, ka šī nodarbība bija noderīga. Ja tā, tad seko. Tiekamies nākošreiz. Goodbye. See you soon.